Ļoti interesantu un aktuālu stendu lauku dienai bija sarūpējuši puiši no SIA Agreko. Papildus jau labi zināmiem produktiem šai sezonai sarūpēt vairāk aktuālu jaunumu, kas var ieinteresēt tik vienu nopietnu zemeskopēju vai lauku mājas īpašnieku. Bet iesāksim ar nelielu informāciju par pašu firmu. Mēs pārstāvam uzņēmumu ar nosaukumu Agreko. Būtībā šis ir jauns nosaukums Latvijas lauksaimniecības meža un ar šīm lietām saistītajā nozarē. Manuprāt, nosaukums arī pēc būtības ietver to, ko mēs gribam piedāvāt saviem klientiem. Proti, tātad agro nozīmē lauksaimniecība, eko var tulkot divējādi. Tā ir gan ekonomika, gan ekoloģija. Uzņēmums strādā pilnus 3 mēnešus, bet faktiski mēs esam tradīciju turpinātāji un ar 11 gadu pieredzi lauksaimniecības tehnikas pārdošanā, servēšanā un arī jau pāris gadus nedaudz iekārtu ražošanā šeit pat Latvijā. Uzņēmumam ir 2 galvenie punkti. Izstāžu komplekss Rāmava un šeit Viļānos, kur tiek rīkotas lauku dienas. Mums ir 5 pārdevēji, sadarbojamies ar 1 mehāniķi un jauku biroju vadītāju Rāmavā un arī šeit Viļānos. Pārējais viss nemainās. Mēs cenšamies nodrošināt rezerves daļu servisu, informāciju, padomus, palīdzēt kombainu palaišanā, izvēlēties pareizāko modeli, pareizāko aprīkojumu, strādājam ar finansējumu, ar bankām. Bankas mūs pazīst jau ilgu gadu gaitā. Tātad faktiski mēs esam šeit prezentējuši mūsuprāt vajadzīgu jaunu produktu. Un šis jaunums ir itāļu firmas Laverda kombaini. Izturīgi piemērot reliefainiem un akmeņainiem laukiem, vienkārši un saprotami eksploatācijā. Baltijas valstīs sadarbībā ar SIA Agreko strādā firmas Laverda menedžers, kas personīgi kontaktējas ar zemniekiem un apzina visas Latvijas zemnieku vajadzības. Laverda Baltijā ir jauns brands, bet labi zināms pasaulē. Laverda kombaini ir piemēroti jebkuras graudaugu kultūras kultivēšanai, un galvenais ir izvēlēties nepieciešamo papildus aprīkojumu. Kombaini ir vienkārši un saprotami eksploatācijā, uzticami. Var braukt pa stāvām nogāzēm. Ražojot Laverda kombainus tiek lietot materiāli, kas dod ilgmūžību, galvanizēti cietmetāla sakausējumi. Kombains ir tik vienkārši, ka lietotājs tiek galā pats. Kombaina priekšējā daļa jeb heiders, kur ir izkapts, tītavas un šneps, ir īpaši stipri būvēts. Ja tām iziet cauri akmens, tad tālāk ir akmeņu uztvērējs un kamera, ko viegli atvērt un izbērt. Laverda īpaši pievērš uzmanību dažādām kultivēšanas un separēšanas niansēm ar mērķi palielināt kombaina produktivitāti. Un ir nianses, kas Laverdē ir spēcīgas un atšķir no pārējiem kombainiem. Kad graudi novākti, daudzi zemnieki labāk uzticas savām iespējām, un te neatsverams palīgs ir MEPHU mobilās kaltes. Bet pirms turpinām sarunu par graudiem, iepazīsim vēl kādu interesantu produktu – lauku virtuve, kas lieti noderēs gan saspringtā darba laikā, gan brīvajos brīžos gaidot viesus. Tur mēs varam izpildīt dažādas funkcijas. Tas ir sākot ar mūsu tradicionālo šašliku cepšanu. Plus vēl mēs varam žāvēt gaļu, zivis, vistu, vārīt, iecienīt, ir sūlu vārīšana rudenī. Mēs esam izvēlējušies maksimāli labu metālu biezumu, dubultās sienas degšanas kamerām. Tas ir, lai tā virtuvīte ilgāk darbotos. Un tad ir papildus iespējas, teiksim, klients var izvēlēties, ko viņš vairāk grib darīt. Vai viņš grib tieši grillēt, vai vārīt, vai žāvēt. Tās visas modifikācijas ir veicams. Kamēr ir vasaras sezona, mēs piedāvājam arī ļoti labas cenas. Un plus vēl piegāde, tas ir nepieciešams. Bet nu laiks stāstam par MEPHU kaltēm, ko varat iepazīt sadarbojoties ar SIA Agreko, kas jau izsenis piedāvā tieši mobilās kaltes. Pašlaik arī ir jaunas iespējas stacionāro kalšu jomā. Šeit man aiz muguras stāv tāds jauns un labs un ekonomisks risinājums tām saimniecībām, varbūt kurām to platību nav daudz, bet joprojām gribas pašiem savus graudus kaltēt.
tad nu, lūk, ir šī iespēja ļoti viegli uzstādāma, ļoti viegli aprūpējama un ekonomiski arī ļoti par pieejamu cenu. Veids visas šīs pašas funkcijas, ko jebkura kalta. Joprojām lielākas jaudas kaltas ir pieejams, un šeit mums ir atkal iespēja un prieks piedāvāt arī alternatīvas degvielas risinājumus. Tad gan šķeldas, gan graudu, gan visādi graudu atkritumu, gan jebkuru citu biokurināmo, kuru var bērt un sadedzināt. Vēl viens produkts šeit mums aiz muguras ir biokonteiners, tad tur šo te pašu šķeldu vai graudu atkritumus vai graudu kurināmo var izmantot mājas apkurei. Ja? Risinājums ļoti vienkāršs, tad konteiners jebkurā saimniecībā noliekams vienalga kurā un vajadzīgā vietā un pieslēdzams pie radiatoru sistēmas. Strādā autonomā režīmā un ir šī iespēja viņu darbināt pat klāt neesot. Konteiners ir apgādāts ar automātisko izziņu sistēmu, kas jūs pa mobilo telefonu informēs, kas ar viņu notiek. Tad varat augstākajos ziemas apstākļos atstāt savus mājas pat uz vairākām dienām. Un noteikti ir vērts šajās karstajās dienās padomāt par siltumu arī ziemā. Nepieciešamības gadījumā Sijā Agreko piedāvā servisu visiem produktiem 12 stundu laikā. Firmā ir pārstāvi visos Latvijas reģionos. Sijā Agreko darbinieki ļoti akurāti izturas pret savu piedāvāto tehniku un katrā laikā ikvienam sniegs konsultācijas, pilnvērtīgu servisu un apkopi.